Daudziem gadu simtiem tas noticis, kad Noa savu šķirstu tika būvējis. Tam sakrauts bija jau proviants, gan maize, gan siers, bet nebija neviens viņam pasažiers. Dieviņš teica, ņem divus zaļus krokodīļus, tīģerus, kas rūc, ņem papagaiļus, rangotangus, baložus, kas dūc. Es ceru, ka tas šķirs nav izdevies tev pārāk šaurs, jo tev jāņem līdz ar dinozaurs. Tad drīzi pēc tam lietus gāzes iesākās, un ūdens līmenis visur ātri pacēlās, bet zvēri apjukuši nezināju šurp vai turp, līdz Noas tiem sauca, nākiet šurp! Tad skrēja divi zaļi krokodīļi, tīģeri, kas rūc, tad papagaiļi, rangotangi, baloži, kas dūc. Tie spādījās un grūstījās un žēlojās tik šaurs, un kas notiks, kad nāks dinozaurs? Vai tu zini, ka viņi nemazgā kājas? Un viņi nepucē sogus. Un viņi nejauki ož. Bet dinozauri savā starpā spēlējās, paudeni tie bradāja un flunčājās. It sevišķi tiem iepatikās slapjās lapas zīst, bet atsacījās tie šķirstā līst, jo tur bija divi zaļi krokodīļi, tīģeri, kas rūc, tad papagaiļi, rangotangi, baloži, kas dūc. Tie spādījās un grūstījās un žēlojās tik šaurs, un ko lai tur meklē dinozaurs? Un ko lai tur meklē dinozaurs? Zvēri, beidziet jokoties! Zvēri, atveriet durvis! Laidiet nosu iekšā!